Edvards, šitāds visas arī uz burkānu copi, vai ne? Jā. Drusku šaura vieta te tāda, ar akmeņiem. Tāds rīktīgs pakāpiens. Šobrīd 0,7. Līmenis lejā. Nu nedaudz, es jau pilnu gāzīti vēl nespiedu. Tas nebija uzkāpot, jā? Nu vēl kādi 2 kilometri klāt būtu. Elgaram pasaka, lai izkāp. Elgars ir smags, blin, ar senci ātrāk iet. Elgar, tu vainīgs pie visa. Parā. Riktīgs bastars. Burkānbergs. Kā viņš tur izskatās? Ej, te nost. Nu ļoti labi, man liekas. Es domāju, ka patentu varēs pārdot šo. Tas, ka auklapa tie varētu būt jābūt. Es domāju, ka kāds tev pa mīkstu priekš, tur gan jau kāds 100-120 grami tas burkāns ir. Mazāki, lielāki. Un vesels. Šis nav čanks, tas ir čaks. Noris. Nē, zin kā, es gribēju uzteidīt vienu ķipa kā gulpiju, un viņi nosauc par būpiju. Bū. Šitam arī, es domāju, es uzreiz ieskrūvēšu šito te astīti smuki. O, tur citu no čanka astaši tā ir. O, šitā tā. Nu, noraus. Pirmais lidos iekšā. Kātiņš līdz 80 vai līdz 75. Milimetrīgs fļurs. Un viss notiekās. Es jau šito varu vilkt vienkārši. Viņš jau var asti strādāt. Oi, cik viņš smuki tā. Wow. Pirmie ņēmieni. Rekur ņēma sākumā, rekur zobi no abām pusēm. Un tagad rekur paņēma. Tāda sajūta, ka tikko bija cope. Tūlīt paskatīsimies. Jā? Astis tā nav? Jā. Kurā vietā tev ir? Diezgan tālu, 1,20 m no šeienes. Tas ir tas spots, no kurienes es metu? Jā, asti apēda. Nu labi, nekā rekur ir zobi, jā. Rekur ir zobs. Rekur ir noskrāpēts. Labi, tagad bez astes. Tagad pa īsto. Vispār jādabūj tā asti atpakaļ. Jānoķer viņu. Nu, vo, Kaspars izskatās pirmo uz burkāna ir izcepējis ārā. Jeb tas ir Jānis. Nevar īsti saprast, no izmuguries bildēts. Bet pirmā ir uz burkāna. Nezinu, mērs vai nē. Mums pagaidām 6 vai 7 kontakti. Līdeka pārkoda burkānu uz pusēm. Nabaga baby busters. Drusku tā kā velk uz labo pusi, ne? Es domāju, ka tev tur drusku vēl jānograuž. Nu, nesaīsini pa daudz. Ir ok, ja? Jā! 68. Labs! Uz burkāna! Tā. Kur ir apgriezt kameru? Nu, smukule, uz burkāna. Uz šitāda te. Re, kur vari nobildēt. 68. 68 centimetri. Strike Pro gūpie? Nu, tā ir būpie. Būpie. Jā, drīz Helovīni. Un aizmetoja burkāns. Viena zivs.
Un viens burkāns. Žēl, ka gūpies asti. Pret kaut ko drusciņu atsitām motoru. Paskatīsimies, kas tur mums notiekās. It kā jau nekas. It kā jau... Izņemot to, ka salocījām dzenskrūvi nedaudz, tas nekas. Jā. Tā izskatās man, jā. Redzi? Labi, kaitai. Ko darīs? Tāda ir tā capa. Šodienas mūsu varoņi. Šitas ir Elgara. Šis būpīs. Bet nostrādāja. Re, kur ir zobi. Ja, var redzēt priekšā, mēģināja. Re, kur ir zobi. Tās ir līdeka zobi, jā. Jā, pie astes. Pagaid, šito tu nepaņēmi nevienu, ja? Bet bija copes, bija vairākas copes bija. Tad ir, kas ir palicis manējais offsetnieks. Nu, šito arī copes nav bijušas, man liekas, neviena. Jā, tā arī neuzcupēja uz viņas. Tad ir šāds te veidojums ar ošelūru asti. Nezinu, šito laikam arī copes nebija šodien. Visi mānekļi, uz kuriem šodien bija copes, visi, diemžēl, ir palikuši ūdenī vai nu atšauti. Šis ir mīkstais. Mēs domājām, varbūt burtniekam mamzelēm patīk mīkstie burkāni, bet uz mīkstajiem arī īsti nepavilkās. Nu, un tad vēl daži bija te neapāķots mazais čanks. Viss jau ļoti vienkārši. Parasts stingers, skrūvējam tādā palielākā burkānā iekšā, āķi iekšā un džerkojam kā ar džerku. Labs ir. Burkāni mums ir, burkāna cope mums ir beigusies. Burkāni principā arī mums ir beigušies. Nu, tādi ejošākie modeļi. Atšāvām vairākus. Viens saplīs uz pusēm. Nu, tā gadās. Mums ir vēl kaut kādas šodien 4-5 stundas, ko pacopēt. Tālāk copēsim jau uz parastajiem mānekļiem, mums pierastajiem. Bet jā, burkāna cope baigi labais pasākums. Iesaku nākošgad arī visiem apmeklēt. Pilnīgi reāli līdeku izvilkt uz burkāna. 2 mums laivā ir. Jānis Riba vienu izvilka 55, Elgaram 63, man 68. Mūsu laivā bija vēl 7 vai 8 copes uz burkāna. Tā kā pilnīgi reāli. Nav nevainas. Bet tagad uz parastiem mānekļiem vēl pāris stundas. Labs ir, skatās tālāk. Pārņemam savu milimetrīgo fluorokarbonu un uzkausējam virsū ar šķiltavām tādu kā sēnīti. Paņemam savu pamatauklu dubultā. Vienkārši pieliekam klāt un tīnam apkārt. Hop, hop, hop. Nu kaut kādas, nezinu. Es tinu vismaz 10 reizes. Ja? Un, kad esam uztaisījuši tādu pīni, tad vienkārši šito galu ievaram cilpā, iztaisnojam. Re, kur mums veidojas te jau tāda kā pīnīte apkārt fluorokarbonam. Šo visu saslapinam. Un velkam uz sēnītes pusi. Šādi. Kad līdz sēnītei paliek kaut kādi, nezinu, pāris milimetri, sākam pa druskai aiz vienas auklas, tad aiz otras auklas, aizvilkt ciet, palīdzēt ar pirkstiem, velkam ciet to mezglu. Nu, lūk. Paņemam vienu galu, pavelkam uzmanīgi, nesagriežam rokas. Otru galu pavelkam, abus galus. Viss, mezgls ir gatavs. Gulpiju ir jāizliec. Vai ne? Ar likumu jāizliec. Tā ir cemmeris. Elektro vispār jāizliec mānekļi tagad. Neizskatās, ka viņš grib peldēt projām. Viņš izskatās, ka grib nākt uz virtuvīti. Uz kūpinājumu. Tiešām neies. Nē, aizies. Nu ko, gan jau skaņa palika sūdīgāka, mikrofona izlādējās, tāpat kā telefons. Pamēģināsim lielo, laikam šis sauc skrupis, nevis vārdē, ja? Lielo izmēru ar lielu offsetu. Paskatīsimies, kā būs.
Kaut un šireniņai tā šļakts cauri. Nu, tā šļakts nedaudz. Nu, un līda, ka tā ņem, hop. Jā, viņai ir ko te piespiest un ir kur tā izcerties. Gadījumā, ja jūsu māneklim trūkst svara, bet pavisam drusciņi, un jūs negribat te karināt neko, ir šitādi te ieskrūvējumi sviniņi. Un attiecībā, kur jūs viņu ieskrūvēsiet, tas māneklis arī kritīs. Ieskrūvēsiet te pie galvas, tad viņš kritīs šādi. Ieskrūvēsiet pa vidu, un tad viņš vairāk tā kā planēs uz leju horizontā. Nu, ieskrūvēsim pa vidu. Štan te. Hop. Apnika var izskrūvēt ārā, pārskrūvēt citu, un ir arī dažādi svari. Te es nezinu, cik kādi grams, pusotrs. Varbūt 2. Nu, lūk tā. Arī smaguma centrs tai vardei. Šādi, starp citu, baigi labi var nostabilizēt mānekli, jā, jo viņa smaguma centrs tad ir attiecīgi, jo, nu, smuki grimst. Redziet tā? Hop, un grimst. Nu, va. Cita ģēla. Nu, ko, pienācis laiks ir pusdienu pārtraukumam. Elgars te savārīs. Nu, es pat neteiktu, ka tā ir saļanka, tā ir kaut kāda gulaža biezzupa. Tā kā labu apetīti visiem. Tā, nu uz mums te riktīgi fronte nāk. Var redzēt, ka var redzēt krastu, un pēkšņi nevar redzēt krastu. Tā kā pēc minūtēm 10 gan jau gāzīs. O, ir, velku! Uz ko? Uz krupja. Kur krupis dzīvo? Zarā. Pamēģināšu tādu ošalūrs. O, plasmasiņš jānoņem nost. Savādāk līda, ka redzēs, ka tas ir, ka tā nav īsta zivtiņa, ka tas ir māneklis un neņems, ne? Labs ir, jāmet iekšā. Uz burkāniem copēja, tāpēc izdomāju. Jāatstāja oranžā krāsa. Varbūt šodien tā ir atslēdziņa. Nu ko, ošalūru ņem. Riktīgi jau kaut kāds 4-5 copas ir bijušas aste tur saplēsta, re, kur šiteit pusē tur izņurcīta jau. Kāds tur viņu ņēmis. Bet kaut kā nesēžās. Pamēģinās drusku slaidāku mānekli. Selekts. Māla līdzi. Oi, tur ir viss trīšaburis mutē ir, jā? Tas 60. 60. Šitā tāda pat tāda resna. Ņemsi mājās? Es neņemšu. Sāku domāt. Nu tad, ja tu ņem, tad tu ņem. Tev ir maisiņš? Ir. Nu, davai es šitā paņemšu, labs izmēs. Davai. Sen nav līda kēsta. Zivis jāk. Nav nemaz tik liela. Likās sākumā, ka baigi liela. Varbūt zālēs kaut kādās iegāja. Labā, un no. Super. Nu, pie cimdiņiem būs jāpierod drusku. Pagaļ. Vēl lietutiņš beidzās. Ko, arī uz mājām sāk ņemt zivis? O, kā īsti kādu uztaisīja. Ko es uzliku? Selekts, pirmais metiens, redzēji? Šitais labais, redzēs, zeltenais bija. Viss notiekās. Nu, šitā varētu būt jau pie 70, ne? Jā. Cimdiņi neaizmirstat, jā? Lai līda, ka rokas nesagriež. Nu, atdod. Atdod. Selekts. Lūka, es domāju, virs 70 būs. Jā, 71. Super. 71. Nu, iedod kulies arī vienu paņemšu. Vienu arī Nopozē. aizvedīšu uz mājiņām. Nu, pats paņemsi, ja man palīdzēt. Es izskapināt tāpat ārā.
Tā. Tāda ap 70 arī būs. Tā, nu pulkstens jau gandrīz 4. Es domāju, ka uz šodienu beigsim. Esam drusku te salījuši, pa laikam mums līņā. Kuri tad mānekļi bija visproduktīvākie šodien? Nu, es neteikšu, ka tieši šie, bet nokrāsas jūs aptuveni varat saprast. Šis labi izšāva beigās, jā, uz šo bija starp citu mānekļi lielākā šodienas līdeka. Cik tur beigās? Viņa bija kaut kāda 70 kaut kas tur. 72 laikam. Jā, nu un visi tādi oranžīgie, bet, nu, vislabāk šodien varētu teikt, nu labi, copju ziņā pašā sākumā vislabāk nostrādāja burkāni, un arī zīmīgi, ka šīs krāsas strādāja uz burkāna no paša rīta bija daudz copju, un tā mēs arī sapratām, ka visticamāk laikam tas oranžais šodien viņai patīk, oranžīgās, dzeltenīgās, visādas, jā, tādas ot krāsas, kas vairāk tā kā uz burkānu velk. Nu, uz tām arī bija šodien visvairāk copju. Burtniekā viss notiek, līdekas daudz, līdekas ķerās, copju es nezinu šodien, nu kādas kopā mums pa diviem, nu nezinu, kāds 25 točna, 25 kontakti, 8 zivis laivā, 3 paturējām. 10 zivis laivā. 10 zivis laivā? Mēs pēc burkāniem sākām tikai paspaidīt. Ja. 2 zivis uz burkāniem. Jā, sanāk, ka 10 zivis laivā, jo 2 pirmās burkānu zivis mēs nemaz neiespiedām. Nu, tā kā man liekas rezultāts ļoti labs pa 8 stundu, nu kaut kādu, godīgi sakot, 7 stundu copi. Kamēr pāēdām, kamēr atbraucām, iebraucām. Tā kā tā, labs ir. Braucat uz Burtnieku, tur viss tikai sākas, neasakas.